Un tā tad esiet sveicināti visi rīgainieši, esiet sveicināti visi, kur ir atbraukuši no citurienes, lai piedalītos leģendārajā Rīgaines kinoteātra Kino Rīgaine atklāšanā. Es gan izteikšos diezgan īsi. Kopš tā brīža, kad mēs sākām šo te kinoteātri būvēt, ir pagājuši 9 mēneši. Beidzot ir ticis atklāts. Nu, protams, vēl nav atklāts, bet drīzumā jau mēs pārgriezīsim šo sarkano lenti. Varbūt tā ir arī dāvana no Burī, no Toma Gelpera un Artūra Dreimaņa, DTV 2 gadu un Rīgaines 5 gadu jubilejā. Vai gan drīzāk tomēr Rīgaines 5 gadu jubilejā. Un, nu tad mēs jums novēlam, lai jums vienmēr šajā kinoteātrī viss veicas un lai viss ir labi. Paldies! Un tad tagad mums ir pienācis tas brīdis pārgriezt šo lenti, un beidzot jūs varēsiet iet kinoteātrī. Esiet sveicināti, mēs jau esam iegājuši kinoteātra kafejnīcā, bet visi pārējie pulcējas uzgaidāmajā telpā. Un pa labi no jums atrodas pirmā zāle, kur pašlaik sākas ekskursija. Un šeit tur varēja savākties tikai ierobežots skaits cilvēki, jo tur ir ierobežots sēdvietu skaits. Un tāpēc tagad pieslēgsimies tiešraidē no pirmās zāles. Tā tad esiet sveicināti mūsu ekskursijā par šo kinoteātri. Un tagad mēs esam sapulcējušies šajā mūsu pirmajā zālē, lai sāktu mūsu ekskursiju. Tātad, šī, kā jau es teicu, ir kinoteātra pirmā zāle, un šeit pārsvarā notiek, vismaz notiks, izstādes un arī mūsu pirmais kinoseans. Šī zāle ir ļoti maza. Un tai arī ir piemērota vieta skatuvei, tātad šeit oranžējai skatuvei, uz kuras es stāvu, bet tad, kad notiks kinoseans, tad, protams, viņa tiks noņemta. Tāpat ir arī ar šo te melno sienu, kur atrodas man aiz muguras, un tā ir paceļama, bet šis te laukums, kur ir redzams Forum Cinemas logo, šo te logo var noņemt, un arī var noņemt šo te laukumu tai apkārt, jeb tā tad tas, kas ir iezīmēts tādā baltā rāmītī. Tātad gan siena, gan viss pārējais ir noņemams. Un, nu jā, labi, tad varbūt mēs varētu doties uz sākuma telpu. Tad esiet sveicināti, šobrīd mēs atrodamies kinoteātra uzgaidāmajā telpā, un. Jā, šī tātad ir pirmā telpa, kuru kinoteātrī vispār uzbūvēja, un šim kinoteātrim, pareizāk sakot, šai telpai ir 3 ejas. Viena iziet uz kafejnīcu, otra uz slepeno eju uz pastu, un trešā ir vienkārši izeja. Izejā mums ir izmantotas durvis, kurām ir sarkaņi un zili stikli, tātad līdzīgi kā ar 3D brillēm. Nu, protams, ne tām, kas ir kinoteātros, bet tādām, kas ir, piemēram, grāmatās un tam līdzīgi. Jā, un šeit ir arī dažādi plakāti un reklāmas, tā kā mums visiem te noteikti
nebūs garlaicīgi. Un tagad dosimies uz nākamo telpu, slepeno eju uz pastu. Tagad mums ir pienākusi informācija par to, kā mūsu pastnieks Legpīts ir ielaidis cilvēkus iekšā, lai viņi varētu labāk apskatīt šo te mazo telpu, kur ir slepenā izeja uz pastu. Tad esiet sveicināti šajā mazajā telpā, kur reizē ir gan Fórum Cinemās neliela noliktava, gan arī slepenā eja uz pastu. Šobrīd mēs jūs visus esam tur ielaiduši, lai jūs visi zinātu, kur tā atrodas. Šajā ejā pēc tam tiks ielaisti tikai pasta darbinieki, kā arī tie, kuri uzreiz pēc kinoteātra apmeklējuma dodas uz pastu. Protams, tādēļ, lai cilvēki, kur uzreiz iet uz pastu, pēc kinoteātra apmeklējuma, viņiem vajadzēs uzrādīt kādu dokumentu, kas apstiprina to, ka viņi dosies uz pastu, piemēram, aicinājums, saņemt kādu ierakstītu vēstuli vai paciņu. Lūk tā. Un es palūgtu visiem tiem, kur pēc tam ies pa šo eju, ļoti uzmanīties, jo šeit būs arī kinoteātra inventārs, tāpat kā tagad, un kā jau jūs zinat, ja kaut ko salauž, tad kompensācija ir tik lielā apmērā, cik liels ir sabojāta apjoms. Lūk tā. Nu labi, un tagad mēs dosimies uz kafejnīcu. Jā, tātad esiet sveicināti kinoteātra kafejnīcā, kurā mēs pašlaik atrodamies. Un es jums gribētu teikt, ka šī ir laikam kā modernākā, vispār jau arī vienīgā kafejnīca Rīgai, ja neskaita Fosteru māju. Un šeit arī augšā ir stikla kupols, kā jūs redzat, kuru mēs speciāli meklējām un atradām Trīsciemā. Un tātad Trīsciems atrodas turpat netālu no mums, un mums ir ļoti patīkami. Kā citreiz šeit varēs iespīdēt saule, un visi būs priecīgi par to. Tad, lai jūs varētu arī patīkami paēst, mēs esam uzstādījuši OO stendu, kas ir Jojo meitas uzņēmums. Un tur jūs varat dabūt gan saldējumu, gan būciņas, gan daudz ko citu. Ak jā, un arī popkornu. Labi. Jā, te arī ir vairāk reklāmas stendi. Un atpūtas soliņi turpat blakus kupolam, lai jūs varētu ļoti labi atpūsties, piemēram, no dienas pūlēm un tam līdzīgi. Labi, tagad dodamies uz pēdējo mūsu ekskursijas punktu, otro zāli. Labi, ejam. Esiet sveicināti mūsu otrajā kinoteātra Kino Rīgainas zālē, un šis ir mūsu noslēguma posms. Šī ir kinoteātra, kā jau es teicu, otrā zāle, kura tika uzbūvēta ļoti, ļoti īsi pirms plānotās kinoteātra atklāšanas, kurai bija paredzēts notikt 8. martā. Un, jā, tam mums arī diezgan ievilkās vēl sagatavošanas darbi, un tikai
pēc veselām 2 nedēļām mēs beidzot saņēmāmies atvērt šo kinoteātri, kā līdz galam uzbūvētu un lielisku kinoteātri, kas ir vienīgais Rīgainē, ar lieliskām iespējām. Jā, un tagad, kad tūlīt jau beigsies mūsu atvēlētais laiks ekskursijai, un tad jūs varat doties nopirkt biļetes, jo jau pēc īsa brīža, 14:30, sāksies LEGO filma, un arī pirms seanses sākuma es kaut ko pateikšu arī gan televīzijas skatītājiem, gan arī jums, kuri atradīsies zālē. Labi, tad paldies un gaidīsim jūs visus, nāciet vēl. Paldies jums! Jā, tātad, kā jau jūs dzirdējāt, tikko kā beidzās lielā ekskursija pa kinoteātri, Fórum Cinemās, Kino Rīgaine. Esiet sveicināti! Sveiki! Kā jums patika šī ekskursija pa kinoteātri? Man personīgi pat ļoti patika. Kāpēc jūs neiet uz kasi pirkt biļetes? Es domāju nogaidīt, tāpēc, ka kamēr vēl cilvēki iziet ārā, tikmēr paiet laiks. Jā, un pašlaik mēs esam pieslēgušies atkal no lielā krāna Rīgainas ielai, iepriekš mēs tomēr ieslēdzām mazo TV krānu. Un tagad jūs te varat redzēt, ka uz kinoteātri parādījies kaut kas interesants. Un te no arī ir tas interesantais. Ir uz kinoteātri parādījies uzraksts Kino Rīgaine. Jā, un visi tie cilvēki, kuri nedavās uz LEGO filmu un izgāja ārā, tie ieraudzīja, lūk, šo brīnišķīgo uzrakstu. Kā jums patika šī te filma? Ļoti patika, viņa bija tik interesanta. Tīpaši atmiņā palika tā dziesma. Everything is awesome. Everything is cool when you walk in a team. Un tā kā bija ļoti patīkami.